Pēc vakardienas atpūtas dienas mums ir staigāšanas diena. Atbraucām uz Malagu. Toms aizgāja nogriezt matus. Tikmēr es iegāju iekšā AliExpress veikalā. Šodien jūtos tik ļoti aizpampusi. Nenormāli. Vienkārši nevaru atvērt acis. Tikko bija pie bārbera. Gājām ar Marijas pastaigāties vietā, kur mēs nolikām mašīnu. Te ir ļoti liels tirdzniecības centrs. Ieraudzījām barbershopu. Un es paskatījos, ka cena, lai nogrieztu matus, ir 15 eiro. Un neko, es uzreiz bez rindas tika klāt. Man nogriez, un tā kvalitāte ir ļoti, ļoti labā līmenī. Un visas tās kustības, ko viņš tur darīja, kā viņš tur grieza. Tur ir matu mašīnīti numur 1, numur 2, numur 3, numur 4 un visādi. Mums vajag katru stoli. Ar visām tām mašīnītēm, pēc tam vēl ar tiem asmenīšiem. Viņš to darīja tik ļoti rūpīgi, tik ļoti precīzi tā un salīdzinot ar Ventspili, man liekas, tā kvalitāte pret cenu ir daudz, daudz labāka. Mums jau visas tās dienas man liekas, te vienādas. Visu, ko mēs darām, mēs pamodamies, paēdam brokastis, kaut kur braucam vai pie jūras vai pie baseina. Šodien izbraucām ar riteņiem. Aizbraucām uz ostu Marbellā. Iespaidīgi. Redzot, kā cilvēki mēdz dzīvot, tad ir galvā tāds disonants. Tādas domstarpības par to, vai nauda ir svarīga vai nav svarīga, bet noteikti nauda padara tavu dzīvi komfortablāku. Un tas, laikam, ir pats tāds nozīmīgākais, kas būtu jāņem vērā. Nevis nauda tevi padara laimīgu, bet vienkārši dzīve paliek vieglāka, atvieglotāka. Kaut kādā ziņā, bet noteikti kaut kādā ziņā arī nē. Bet šodien paņēmām ričukus uz īri. 13 eiro uz dienu. Man liekas, tas ir ļoti izdevīgi un forši. Riteņi ir forši, tādi pilsētas ričuki parasti. Joprojām meklējam vietu, kur paēst paeļu. Vēl neesam vienojušies, kur mēs varētu to uzēst, jo ir palikušas dažas dienas. 4 naktis palika tikai. Jāizdomā, kur lai uzēd. Vakar bijām tirgu. Kā jau es teicu, mums jau tās visas dienas liekas tik vienādas. Mēs katru dienu vienkārši kaut kur daram. Lai gan darbā jau arī tās dienas ir visas vienādas. Vienkārši tu pierod. Vakar mēs bijām Malagā. Apmeklējām to saucamo centrālu tirgu. Tad bijām Picasso muzejā. Bijām katedrālā. Bijām apskatīt katedrālu un. Neuzkāpām tādā skatu tornī, kur varēja redzēt skaisti jūru un visu Malagu. Tur mēs gan neuzkāpām, nepaskatījāmies. Bet tirgus bija ļoti pārbāzts, cilvēki bija ļoti daudz. Runājot par cenām, ja kādreiz likās, ka tirgū ir tā kā izdevīgāks piedāvājums, tad šobrīd nē. Cenas ir tādas pašas kā veikalā. Labi, varbūt runājot par kvalitāti, tur noteikti ir labāka kvalitāte produktiem, bet cenas ir bišķiņ augstāk nekā veikalā. Bija ļoti daudz zīvis, dažādas zīvis, jūras veltes, rieksti, bet pārsvarā visur viss atkārtojās. Stendi bija ļoti līdzīgi. Savstarpēji tirgus bija palielas, bet salīdzinot ar Barcelonas tirgu, tad viņš ir krietni mazāks. Barcelonā mēs bijām, tur bija tiešām iespaidīgs un ļoti, ļoti, ļoti liels tirgus. Šodien es sev tā pieķēru pie domas, vai es vēlos atpakaļ strādāt. Godīgi sakot, nē. Es labprāt visu laiku atpūstos, bet kas man pietrūkst? Man pietrūkst tas kontakts ar klientiem. Pacientiem. Tas man pietrūks, bet vai man pietrūks darba atmosfēra? Es teiktu, ka nē, jo man laikam nepatīk visu laiku dzīvot tādā režīmā.
režīmam ir jābūt, bet režīms celties 8 no rīta. Bet režīms celties 6 no rīta katru dienu, tas man gan nepatīk, jo miegs ir svarīgs un man patīk, ka var pamosties 8. Un 8 tu celies bez modinātāja. Un to es tā kā nevēlos ātrāk atpakaļ, ka ir agrie rīti. Bet jā, man pietrūkst tas kontakts ar pacientiem, klientiem. Man pietrūkst darbs kā tāds, fizioterapija. Un atrodoties šeit, tu aizdomājies, kā var baudīt darbu, bet nestrādāt režīmā. No 8 līdz 5, bet strādāt tādā flow režīmā. Mēs atbraucām uz vietējo tādu spāņu restorāniņu. Viņam Google Maps bija ļoti daudz atsauksmes, ka tieši viņš ir tā kā vietējo iecienīts. Vietējo iecienīts, un viņš Spānijas paeļas konkursos tieši Estaponā ir daudzkārt iegūst pirmo vietu. Tad viņš ir kā esot diezgan noslogots un teica, ka bez rezervācijas nekad nevar tikt. Bet tagad šodien ir darba diena. Tad mums kaut kā pavaicās, mēs atnācām un tikām bez rindas. Jā. Vēl tas, ka mēs vispār plānojam tā kā pēc 2 dienām nākt ēst. Jā, trešdienā. Jā, šodien ir pirmdiena, bet otrdienās un trešdienās viņi nestrādā. Jā. Un laimes kārtā reāli mēs esam šeit, tā tam bija jānotiek. Nu ko? Labu apetīti. Labu apetīti. Man pilna mute ar ciekalām. Tad tiešām ir pārsvarā tikai vietējie. Es domāju, es atceros to pieredzi pirms 4 gadiem, bet šis man liekas garšīgi. Tas ir ļoti garšīgi. Tiešām garšīgi. Diemžēl mēs nevaram jums nodot tās garšas. Un smaržas, jā. Un smaržas. Ļoti, ļoti labi. Un pašu to atmosfēru. Ok, thank you very much. Ja tas ir man citroniņu, es gribētu ar citronu pagaršot. Ir garšu buķetīte, nav pliekani. Kādas ir cenas? 18 eiro no personas. Un minimālā personu skaits ir 2. Un tad tiešām pārsvarā ir tikai vietējie. Mēs, man liekas, mēs esam vienīgie turisti šeit. Jā, un tā vieta arī nebija tāda, kad mēs ienācām. Viņa bija tālu vispār no pilsētas, jā. Viņa, man liekas, nav pašā centrā. Jā? Nu, neskaitās šis man ir pats centrs. Un, kad tu nāc, tad nav tā, ka ja tur ir daudz galdiņu ārā, tur vienkārši ir viens ieejas durvis un es knapu tur jāatrast. Ja nebūtu tāds Google Maps, mēs viņus ticamāk vienkārši paiet garām. Jā. Viņa nav ļoti tāda tur izreklamēta, izsmalcināta, bet ļoti gaumīga mājas virtuve. Es vienā no vlogiem stāstīju, ka ir tādi pulverīši, kurus pievieno ūdeni un ar dažādām garšām, kurās ir tikai 2 kalorijas. Nu, fokusējies. 2 kalorijas un te nav pievienot cukurs. To garšu izvēle ir ļoti, 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 ļoti plaša. Šitas bija aveņu. Šis laikam ir mans topiņš. Šis bija labs. Toms jau. Kāds tu paņēmi? Dragon fruit, passion fruit, lollipop, papaya, granula. And just some extra mijas, but basically, yes. Most of the mijas discs, for example, are all their latitude or dynamic disc. This is Prodigy discs, new discs, mystery box stuff, some collectibles but used ones, more used ones, Prodigy, and then a trilogy selection including L64. It's mostly only this, and then that lower part there, only Halo and I think Trespasses there and things like that. Esmu Spānijā, diska golfa trasē Mies. Esam nospēlējuši jau bišķiņ vairāk kā pusi. 11. gros par 3, 56 metri. Tātad secinājumi līdz šim ļoti, ļoti kalnaina trase, ļoti vējaina trase. Ja tu met pārāk stipri, to var iemest tādos krūmos, kuri nav parasti krūmi, bet ir ritīgākie dzeloņi. Paldies Marijai, Marija reāli atradusi jau visus manus diskus pazaudētos
Noteikti, ja nebūtu Marija, būtu bišķiņ ilgāk. Bet jā, ļoti daudz dzeloņi visādi jāuzmanās. Diskus var pazaudēt, nevar vairāk pēc tam atgūt. Un, jā. Tā ir kā skaists skats, kas ir bišķiņ savādāk no Ventspils, ka šeit nav tik daudz koku, pa kuriem trāpīt. Bet tā kā es spēlēju pirmo reizi, tad ir ļoti, ļoti bailīgi. Kā jau es arī Instagramā teicu, ka mums reāli šī sanāk kā tāda treniņu nometne. Katru dienu neplānoti, bet mums sanāk diezgan iekļauties treniņu zonu pulsā, jo jebkur, kur tu ej, vai tu ej vienkārši pastaigāties, vai šodien spēlēt discgolfu, vai ej haikot, vai vakar mēs bijām izskrējuši kalniņu. Pie mājām atradu tādu ļoti stāvu foršu kalniņu, piedāvāju Tomam aiziet viņu ietestēt. Es noskrēju 7 reizes, Toms noskrēja 10 reizes, un šodien bišķiņ jūt, kā vakar ir bijis treniņš. Beigās vēl bija, pēc tam vēl paņēmām kā atsildīšanos baseinā, bišķiņ papeldējām. Tā kā jā, visas šitās 2 nedēļas, 2 un vairāk nedēļas mēs pavadam treniņos. Tas ir forši. Pirmkārt, mēs esam par aktīvu atpūtu, piemēram, mums nedara atpūta brauciens uz Turciju, jo personīgi man ir garlaicīgi sēdēt vienkārši pie baseina, čilot labi 1 dienu, pusdienu, 4 stundas maksimums, bet ja tu nedēļu 2 dzīvojies tikai pie baseina un tur aizbrauc uz dažām ekskursijām ar autobusu, tas man nedara. Tāpēc šī ir tāda ļoti laba izvēle tieši atpūtai. Kā arī, kas ir ļoti forši, ka šeit ir ļoti kvalitatīvs ēdiens. Tu vari dabūt pa normāliem cipariem ļoti labus produktus un kvalitatīvus augļus, dārzeņus, maizi, salātlapas, jebko saldētie dārzeņi, ļoti izdevīgi salīdzināt ar Latviju. Bet Latvijā ir lētāki sneki. Pieņemsim kaut kādu proteīna batoniņu. Labi, viņi te ir daudzveidīgāki, ir lielāka izvēle, bet viņi ir daudz dārgāki.